Labvakar. Labvakar, tie, kas pieslēgušies tiešraidē. Paldies tiem, kas atnākuši šeit klātienē uz šo lekciju par ļoti svarīgu tēmu, par internetu drošību, internetu drošību pusaudžiem. Man sauc Nils Saks Konstantīnovs, es esmu pusaudžu terapeits un es arī strādāju skolās ar jauniešiem, tostarp šeit, Exuperī, starptautiskajā skolā. Šī ir ļoti forša skola, kur mēs daudz runājam un domājam tostarp par bērnu drošību. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs šeit šodien esam sapulcējušies. Īsumā par formātu mēs pavadīsim aptuveni 50, aptuveni 50 minūtes. Es parunāšu, es pastāstīšu par to, kas man stāstāms par svarīgākajām lietām. Otrā daļā būs arī iespēja pamudinājums, tāds jautājumu, komentāru. Tie, kas klātienē, tie, protams, varēs klātienē. Tie, kas mums pievienojušies attālināti, tie varēs ierakstīt savu komentāru vai jautājumu online Zoom chatā. Mēs pamēģināsim uz tiem atbildēt. Es arī atgādināšu, ka šī lekcija ir pieejama 3 valodās. Es runāšu latviski, iespējams arī to klausīties angliski, English. You need to click on the button that says translation. Un ir pieejams arī krieviski, interpretation, un pieejams arī krieviски. Русском языке, тогда нажмите, пожалуйста, кнопку «Перевод». Šī ir tāda īpaša diena, kad runāt par šo tēmu, jo tieši šodien Francija, milzīga valsts, liela valsts iznāca ar paziņojumu, ka stingri ierobežos, aizliegs pieeju jauniešiem līdz 16 gadu vecumam sociālajiem tīkliem. Tas pirmo reizi kaut kas tāds notiek pasaulē, tiek aizliegts visiem valsts jauniešiem, visiem, kur ir pie tam līdz 16, tātad diezgan lieliem jauniešiem, pieeja jebkādiem sociālajiem tīkliem, TikTokam, Snapchatam, Instagram, visiem šiem jauniešu populāriem tīkliem. Parunāsim nedaudz par to, kāpēc tas tā varētu būt, bet, protams, ka ja kāda valsts pieņem šādus diezgan radikālus mērus, tad tam ir kaut kādi arī diezgan labi iemesli. Un par tiem iemesliem, kāpēc pieaugušie raizējās par to, kāpēc valsts mērogā mēs par to domājam, nedaudz parunāsim. Bet, protams, tas svarīgākais, kāpēc arī tieši šodien, tāpēc, ka tojās vasaras brīvlaiks, daudziem tas jau ir sācies, un vasarā riski krietni pieaug. Mēs pamēģināsim šo paturēt tādu diezgan praktisku, parunāsim par praktiskām lietām, kuras vecāki var, teiksim, saviem bērniem ieteikt, kā parūpēties par bērnu pusauģu drošību tieši vasaras brīvlaikā. Jo skaidrs, ka vasaras brīvlaiks nāk ar saviem dažādiem riskiem. Vai par to jāuztraucās? Protams, ka negribās īpaši veicināt tādu pārlieku lielu satraukumu, bet cipari ir cipari. 1 no 3, tas ir tas cipars, kur UNICEF, liela nopietna kompānija, saka, 1 no 3 pusauģiem internetā būs saskāries ar kaut ko nevēlamu. Kaut ko nevēlamu tādu kā vardarbība, ar kaut ko nevēlamu tādu kā pornogrāfija, vai tādu kā nevēlamu kā izspiešana naudas vai kādu citu lietu. 1 no 3, tad milzīgs skaits no visiem bērniem pusauģiem, kuri lieto internetu. Tad, ja jums ir mājās bērns vai pusaudzis, tās iespējas, ka viņš ar kaut ko nelāgu var saskarties, ir diezgan lielas. Tāpēc man šķiet ļoti svarīgi par to visu laicīgi arī padomāt. Kas ir tie lielākie riski? Šīs būs tās lietas, par kurām mēs parunāsim. Pārsvarā tad, skaidrs, ka viens no lielajām tēmām ir kibermobbings. Mobbings, mēs par to daudz dzirdam. Tad, kad jaunieši viens pret otru izturās slikti, jaunieši apceļ, pazemo kādu citu jaunieti bērnu klasē, un līdz ar sociālo realitāti šī nodarbe ir pārnesusies uz virtuālo vidi. Un mēs redzam, ka daudziem jauniešiem tieši kibermobbings ir tas, kas sagādā vislielākās problēmas. Daudziem vecākiem pamatīgs galvas sāpes sagādā finanšu krāpniecība. Es pastāstīšu par vienu gadījumu, kur viens puisis pamanījās notērēt vairāk nekā 10 000 eiro no savu tēta kredītkartes, iztērējot to spēlē.
vienā, un, protams, ka tas var radīt milzīgas problēmas. Pat ja šīs summas nav tik lielas, mēs redzam, ka aizvien vairāk un vairāk ir paziņojumi un ziņojumi no ģimenēm, arī no pašiem pusauģiem, kur saka, ka viņi ir iekūlušies kaut kādās naudas problēmās. Šo visu. Mēs parunāsim arī par tādu tēmu kā sextortion. Es šodien mēģināju atrast labu latviskojumu tam. Tas droši vien ir kaut kas, kas saistīts ar kailbildēm un izspiešanu. Tā ir viena no relatīvi jaunām tēmām, bet viena no visnopietnākajām ar tām, ar kurām saskarās pusauģis šobrīd. Es pastāstīšu par vienu no savu pieredzes gadījumu praksē. Un starp citu, tieši pirms pāris dienām publiskajos mēdījos mēs arī dzirdējām vienu ļoti traģisku stāstu, ne no Latvijas, šeit Lielbritānijā. Tas bija, kur puisis 15 gadus vecs izdarīja pašnāvību šīs te izspiešanas veida dēļ. Mēs parunāsim par to, kāda varētu būt tādi labi vienkārši veidi, kā samazināt pusauģiem šo risku. Sevišķi tāpēc, ka Latvijā tas sāk kļūt aizvien populārāk, un mēs redzam, piemēram, savā centrā aizvien vairāk jauniešus, kas nāk tieši šī iemesla dēļ. Mēs parunāsim īsti par seksuālo emocionālu izmantošanu. Tas ir tad, kad kāds pieaugušais izmanto bērnu vai pusaudzi savu vēlmju, bija, protams, pārsvarā nelāgu vēlmju apmierināšanai. Es padalīšos ar dažiem piemēriem, un tad varbūt noslēgsim uz to, kas visus vecākus parasti interesē visvairāk. Ko darīt ar to, ka pusaudzis sēž pie ekrāna ilgāk nekā gribētos, ilgāk nekā vajadzētu? Cik ilgi vispār ir tas, cik vajadzētu, un kā viņam palīdzēt, ir sevišķi vasarā? Es zinu, ka vasarā daudz vecāku gaida ar zināmām bažām, satraukumu, trauksmainību, jo vasara ir tas laiks, kad, protams, pusauģiem ir tendence pielipt aizvien vairāk. Okay. Bet pirms mēs sākam par šīm tēmām, pavisam īsu tādu ievadu par to, kas mums vispār zināms par šo. Ja mēs domājam par ierīcēm un bērnu smadzenēm, es pat biju vienā no Eiropas lielākajā psihiatrijas kongresā, un kongresa galvenā lekcija bija veltīta šeit tēmai. Mēs zinām, ka visi pasaules labākie speciālisti šobrīd ļoti aktīvi interesējās un domā par to, kā īsti ierīces ietekmē pusauģus, kā ietekmē pusauģu smadzenes. Un par tam tika veltīts milzīgas paneļa diskusijas, un tā īsā atbilde ir tāda, ka vismaz pagaidām mēs patiesībā neko daudz nezinām. Ierīces ar mums ir bijušas pārāk īsu brīdi, un tas, kas mums nav īsti skaidrs, ir tas, vai tas, ka pusaudzis lieto ierīci, tas kaut kādā veidā ietekmē viņa smadzenes. Vai varbūt ir otrādāk, ka pusaudzis, kuram jau ir kaut kādas problēmas, ka viņi vairāk lieto ierīces un viņi vairāk arī tās lieto problemātiski. Iespējams, šī saikne ir otrādāka. Un varbūt, ka pusauģiem, kuriem dzīvē visas lietas ir vairāk vai mazāk labi, viņiem arī šeit riski būs daudz mazāk. Un varbūt tās nav ierīces, kas skaitē, bet kaut kādas citas lietas. Un tā ir taisnība, jo izskatās, ka vismaz pagaidām vislielākā ietekme uz pusauģu veselību, uz to, kā viņi jūtās, uz to, kā viņi funkcionē, nav tieši no pašām ierīcēm, bet no tā, kā ierīces pārmaina dažādas lietas, piemēram, kustības. Mēs zinām, ja pusaudzis, mēs varam iztēloties, teiksim, vasaras brīvlaiks, pusaudzim mājās ir ierīce, viņš iespējams pavadīs pie ierīces daudz vairāk laika, mazāk izies ārā. Ja pusaudzis mazāk laika pavada ārā, tas ietekmē viņa veselību. Viens ļoti redzams veids ir ar virssvaru veidošanos, un mēs redzam, ka mūsdienu jauniešiem šī kļūst par problēmu. Bet arī ar, piemēram, ar stresa pārstrādi, jo pusauģi, lai tik galā ar stresu, viņam ir nepieciešams kustēties. Ir mazāk kustības cilvēkam, viņam ir daudz grūtāk tik galā ar stresu, tas nozīmē, ka viņam pieaug trauksmainība vai, piemēram, depresivitāte. Mēs redzam, ka šī ir viena no tām, to neizraisa tieši telefons, bet tas, ka telefoni ir bērnu dzīvēs, tas izraisa šīs pārmaiņas. Tas gan, kur mēs redzam zināmas grūtības, ir socializēšanās, proti, kā bērni draudzējās viens ar otru. Un tie no mums, kas strādā skolā, tie to būs ļoti labi pamanījuši. Ja mēs redzam, ka jaunieši var sēdēt viens ar otru blakām un būt kopā, bet vienlaikus katrs būt savā telefonā. Un reizēm viņi arī sazinās, pat sēžot blakām viens otram, sazinās, piemēram, Snapchatā, sūta ziņas un bildes.
Ko tas nozīmē? Tas, ka es pazaudēju spēju runāt ar cilvēku tieši, skatoties viņiem acīs, piemēram. Tas ir milzīga socializēšanās. Mēs redzam, ka tas rada grūtības. Starp citu, tas pēc tam rada grūtības aptuveni 16, 18 gadu vecumā, kad pusaudzis sāk veidot pirmās romantiskās attiecības. Un viena no lietām, ko mēs risinām terapeitu kabinetā, bieži ir tas, ka pusauģi nezina, kā tās sākt veidot, vai arī viņiem tas ir ļoti grūti, tāpēc, ka viņiem līdz tam nav bijušas šīs pieredzes kontaktēties reālajā dzīvē. Un tad viņa romantiskās attiecības ir iespējamas tikai virtuāli. Diezgan liela tēma, par ko mēs domājam, ir saistīta ar paštēlu. Un tas jau ir saistīts ar saturu, ko pusauģi redz telefonos. Piemēram, kā viņi domā par sevi. Es iedošu vienu piemēru. Kad cilvēks ir pusaudzis, kad es esmu bērns, tad principā mans priekšstats par sevi veidojās no ģimenes. Piemēram, man mamma saka, tu esi labs puika, vai tu esi jauka meitenīte, vai tu esi gudrs puika, un tas ir tas, ko es uzsūdzu. Man veidojas šāds priekšstats par sevi. Tad, kad man paliek 12, 13 gadi, tad tas vairs nav pats svarīgākais. Tad mans priekšstats par sevi ir no tā, ko man draugi saka. Un kas ir mani draugi? Kas ir tie cilvēki man apkārt? Tie pusaudzis ļoti salīdzinās cits ar citu. Puikas salīdzinās, kuram ir lielāki muskuļi, kurš ir garāks, tāpēc zēniem ir ļoti svarīgi būt, lai viņi ir tāda laba auguma. Meitenes salīdzinās, kāds kurai ir izskats, kurai restīvi ļoti daudz lietas, kā pusauģi salīdzinās savā starpā. Lūk, iepriekšējos laikos pirms ierīču laikmetā mēs varējām salīdzināties pārsvarā ar savu klasi. Respektīvi, tie cilvēki, kas bija mums klasē, cik 20, 30 cilvēki, ar viņiem mēs salīdzinājāmies. Un bija puslīdz vairāk vai mazāk ok. Es salīdzinājos ar cilvēkiem, kas bija man līdzīgi. Tas, kas notiek šobrīd, ir pusaudzis salīdzinās ar cilvēkiem no Losandželosas, no Tokijas, no visas iespējamās pasaules. Viņš salīdzinās ar cilvēkiem, kur dzīvo daudz... viņi var būt pilnīgi citas sabiedrības sociālo slāņu cilvēki ar pilnīgi citām iespējām, finansiālām iespējām. Un, protams, ka viņš var sākt justies sliktāk, tāpēc viņš neatbilst šiem kritērijiem. Tur vienmēr būs muskuļotāki puikas internetā, un tur vienmēr būs daudz skaistāks meitenes. Un es šajā hierarhijā it kā sāku palikt aizvien zemāk un zemāk, vai arī man ir jādara aizvien vairāk un vairāk, lai es varētu... justies labi par sevi. Tāpēc mēs redzam diezgan lielu saikni, ka pusauģi, kas lieto sociālos tīklus tādus kā Instagram, viņiem ir tendence būt ar zemāku pašvērtējumu nekā citiem. Tas ir visticamāk saistīts tieši ar šo fenomenu. Milzīga tēma skaidrs šobrīd ir pornogrāfijas izplatība. Mums pētījumi rāda, ka lielākā daļa bērnu būs saskārušies ar pornogrāfiju līdz aptuveni 12 gadu vecumam. Tas, protams, ir krietni agri, un iepriekšējās paudzēs... Markulēna brālis arī nāk. Jā, ko te klausies? Es klausos. Paldies, prieks dzirdēt. Iepriekšējās paudzēs tā nebija. Mums pagaidām nav skaidrs, kādas ilgtermiņa sekas tas radīs, bet mēs redzam dažas no sekām jau tagad. Piemēram, 18, 12, 22 gadus veciem jauniešiem, kuri agrīni ir saskārušies un patērējuši pornogrāfiju, viņu iespējas un spējas veidot attiecības, pēc tam dzīvē viņas sāk kļūt sarežģītas, tāpēc, ka dzīve izrādās krietni sarežģītāka un netik vienkārši kā tie scenāriji, pie kuriem viņi ir pieraduši, skatoties, piemēram, šīs pornogrāfijas filmas, un tā ir diezgan sarežģīta problēma. Un, protams, tas, ko es minēju jau, jauniešiem, kuriem jau ir kaut kādas grūtības, piemēram, depresivitāte, trauksme, pašvērtības traucējumi, viņu tendence pielikt pie ekrāniem ir daudz lielāka. Visvairāk mēs to varam visvieglāk redzēt ar bērniem, kuriem ir tas, ko sauc par uzmanības deficītu vai hiperaktivitātes traucējumiem. Un, kas ir ļoti interesanti, šiem bērniem ir ļoti grūti nosēdēt un fokusēties uz, piemēram, uz stundu, uz lekciju, uz kādu nodarbību, bet viņiem ir ļoti viegli fokusēties uz jebkuru ekrānu. Un tas triks, kāpēc tas tā darbojas, ir tāpēc, ka mums ir divi veidi uzmanības. Mums ir aktīvā un pasīvā uzmanība. Un, piemēram, kā jūs tagad, ja jūs skatāties šo lekciju, jūs nodarbojaties jūs nodarbināt savu aktīvo uzmanību. Respektīvi, jums ir jāvirza mērķiecīgi savs fokus. Tāpēc, ka tas
ko jūs redzat, tas nevienmēr ir interesanti, tas nevienmēr ir aizraujoši, jums jānotur savs fokus kaut kādā ziņā ar gribas spēku palīdzību. Savukārt ekrāns ir pasīvā uzmanība, kurā man nav vajadzīgs nekāds mans gribas spēks, viņš burtiski ekrāns pats uztur šo te uzmanību. Viņš kā pielīmē, kā mušu pie mušpapīra man fokus, un līdz ar to es tur varu nosēdēt ļoti ilgi, ļoti viegli. Un tas ir iemesls, kāpēc bērniem ar uzmanības grūtībām ekrāni parasti izraisa daudz lielākas problēmas. Mēs zinām, ka viena no tiem, tad, kad vecāki sūdzās par bērniem, kas 6, 8, 10 stundas pavada pie ekrāna, ļoti bieži tie ir bērni, kuriem ir kādas no šī veida grūtībām. Kā tik tālu? Tas labi, ja mēs... Un es atgādināšu, ko rakstīt komentārus, ja liekas, ja ir kādi jautājumi, mēs tad vēlāk pie tiem pieesim. Ok, tad sāksim ar kibermobbingu. Mēs par mobbingu esam dzirdējuši. Mums bija viens tāds gadījums, kur es īsti pastāstīšu vienkārši, lai iedot to priekšstatu, kā tas izpaudās. Pie speciālista nonāca meitene, un sūdzības bija tādas, ka viņa skolotāji bija pamanījuši, ka viņa sāk gulēt stundu laikā. Restīvi neizgulējusies pilnīgi. Viņai šķiet bija 15 gadi. Un visādi citādi iepriekš labi meitene, kas daudz mācījusies, un viņa labas sekmes. Un tagad pēkšņi sākās tādas pārmaiņas. Un kā vecāki viņai prasa, kas notiek, viņa saka, ne, viss kārtībā. Iesākumā vecāki domāja, ka tās ir pubertātes problēmas, grūtības, kas bieži tā gadās, bet tas sāk ievilkties. Un meitene nonāca pie speciālista. Mēs sākām ar viņu runāt, mēģinājām saprast, kāds ir tas viņas gulēšanas režīms, jo, protams, viena no lielajām lietām, kā ierīces ietekmē pusauģus, ir caur gulēšanas pārmaiņām, caur miega pārmaiņām. Pusauģis, starp citu, tas ir interesants pētījums, ka mūsdienu pusauģi guļ par aptuveni stundu vai divām mazāk nekā iepriekšējo paauģu pusauģi. Tā ir ļoti interesanta lieta. It sevišķi, ja mēs zinām, ka pusaudzim ir nepieciešams miegs viņa smadzeņu attīstībai. Okay, tātad mums šī meitene, kura nonāca pie speciālistiem, mēs ar viņu sākām strādāt, un izrādījās ļoti interesanta lieta. Viņa to no sākuma neteica, bet palēnām mēs prasījām, ko viņa dara pa nakti, un pa dienu izrādījās, ka viņa naktī ceļās augšā ik pa 2 stundām, restīvi viņa uzlikusi modinātāju, un ik pa 2 stundām viņa ceļās augšā un skatās Instagram. Un tad atkal mēģina aizmigt, un tad atkal pēc 2 stundām ceļās augšā, restīvi visa naktis viņai ir uz šāda ritma. Un tas iemesls, kāpēc tas tā bija tas, ka citas klases biedrenes bija sākušas rakstīt sliktus komentārus pie viņas bildēm Instagramā. Un viņa cēlās naktī augšā, lai redzētu, jo viņai bija tik milzīga trauksme, ka būs atkal kaut kas slikts ierakstīts, ka viņa cēlās augšā, lai pārbaudītu. Un pat tad, kad šķietam tas jau bija apstājies, tas viss mobbings, viņa vienalga, viņa nespēja vairs nomierināties, viņai vajadzēja celties un visu laiku pārbaudīt savu telefonu. Mums ir pat speciāls termins, tagad šādam fenomenam saucās FOMO, kas ir bailes no izkrišanas no aprits, kur tev ir visu laiku jābūt kontaktā ar savu sociālo tīklu. Lūk, šāda situācija, kurā pusaudzis ir tik ļoti ierauts šajā dinamikā klases, ka viņš nevar no tās iziet nevienu brīdi ārā. Tā milzīga atšķirība starp kibermobbingu un mobbingu klasē, tās abas divas, protams, ir ļoti sliktas lietas, un mēs zinām, ka bērni, kuri piedzīvo mobbingu savstarpējo, viņiem pilnīgi visi veselības rādītāji ir sliktāki. Viņu atzīmes pirmkārt ir sliktākas bieži, bet arī viņu iespējas tālāk dzīvē vai saskarties ar citām veselības grūtībām ir daudz lielākas. Mobbings ir viens no tādiem negantākajiem kaitējumiem, ko bērni var piedzīvot. To arī var saprast, tāpēc, ka mobbings nozīmē to, ka bērns iet uz skolu katru dienu. Un principā es katru dienu piedzīvoju to, ka es nonāku vietā, kur pret man slikti izturs. Un bieži bērni var izturēties ļoti slikti. Un tad mēs varam iztēloties, kāda tā ir dzīves pieredze šādā vecumā. Tas, ko pavērš kibermobbings šobrīd, ir tas, ka es nevaru arī aiziet mājās no skolas un tad vismaz paņemt kaut kādu pauzīti. Kibermobbings nozīmē to, ka es visu laiku esmu šajā dinamikā. Es nevaru it kā paslēpties nekur, man nav nevienas telpas ārpus skolas. Un tas mobbingu principā intensificē ārkārtīgi. Tas nozīmē, ka ne tikai katru dienu, bet tas nozīmē arī, ka 24 stundas es esmu tajā visā ierauts iekšā.
Līdz ar to tā ir diezgan nelāga lieta. Ja mēs paskatāmies uz cipariem, šie ir cipari tie nav no Latvijas, bet mums varētu būt kaut kas līdzīgs. Mums parasti cipari ir nedaudz lielāki nekā citviet. 46% ir piedzīvojuši kaut kādu veidu kibermobbingu. Tas nozīmē, ka viņi var būt iesaistīti, bet nenozīmē, ka visi šie ir upuri. Tas nozīmē tas, ka šie var būt pieredze kibermobbingu starp klases biedriem, piemēram. Viņi ir klātesoši. Un tas, kas ir redzams, ka 20% pieaugums ir tieši vasaras laikā. Protams, to arī var saprast, kāpēc. Tāpēc, ka bērni no klases aiziet mājās, viņiem nav īsti ko darīt, viņi nevar mobbingot viens otru klasē, tad viņi pārnes šo aktivitāti uz sociālo telpu. Protams, tas nav tā, ka no visiem 46%, ka uz visiem tas būs negatīvas sekas. Pilnīgi noteikti ne, bet katrā gadījumā tas parāda to, ka tā ir izplatīta problēma, kur arī, protams, ir grūti kontrolēt. Mēs arī zinām paši starp pieaugušiem, kāda ir interneta komentāri un kāda ir interneta komunikācija. Mēs varam iztēloties arī, kāpēc tas ir grūti starp pusauģiem. Tie ir dažas lietas, kā mēs varam palīdzēt un kā par šo pārliecināties. Man šķiet, ka ne tikai kā ar kibermobbingu, bet ar vispārējo ir ļoti labi runāt ar pusauģiem, paturot prātā, ka viņu dzīves norisinās ne tikai reālajā telpā, bet arī virtuālajā. Respektīvi, viņiem prasot par to, kā tev gāja skolā, tā ir laba lieta, vai kā tev gāja pa dienu, bet ir vērts paprasīt arī atsevišķi, kā tev gāja, kas jauns sociālos tīklos, kas jauns tavā Instagram kontā, kādu komentāru. Respektīvi, ir vērts tieši tāpat, kā mēs prasītu, ja viņš būtu pavadījis laiku tur citā pilsētā, mēs prasītu, kā tev gāja Ventspilī vai Liepājā, ir vērts viņam tāpatās arī paprasīt, kā tev gāja, kā tev iet tavā TikTokā šobrīd, kas tur notiek. Jo tas ļauj vispār viņam iedod iespēju par to runāt. Skaidrs, ka mēs ļoti aktīvi gribam panākt, lai pusauģi vienkārši bloķē katru negatīvo ziņotāju un ziņo aplikācijās par tiem, kas viņiem kaut ko sliktu dara. Un te ir vietā, mēs varam pusaudzim, ja to skolā, ja tas jau nav izdarīts, jo tā ir populāra lieta daudzās skolās, mēs viņiem parādām, kā to izdarīt, kā vispār ziņot. Jo bieži pusauģi to nezina. Piemēram, Latvijā darbojās tāda sistēma kā Drošs internets LV. Jūs iet Drošs internets LV, tur ir poga ziņot. Un pusaudzim ir svarīgi zināt šo. Respektīvi, mēs viņam parādām, ar viņu kopā apstāmies, kā īstā ziņošana notiek. Mēs parasti pieņemam, ka pusauģi ļoti labi orientējās tehnoloģijās, bet tā nav realitāte. Realitāte ir tāda, ka pusauģi patiesībā viņi zina ļoti labi savu šauro nišu, piemēram, kā uztaisīt TikTok video, bet ko darīt, ja tev kāds zem tā video ieraksta rupjību, viņi to nevienmēr zinās. Un ir protams, labas aplikācijas tieši šim mērķim. Es vienu šeit ieteicu, kas man šķiet labi strādā, kas ir Custodio. Šīs ir aplikācijas, kuras nevis mēra laiku, kur pusaudzis pavada internetā, kā piemēram, bet kas tieši filtrē kontentu, saturu, kas palīdz filtrēt to starp atslēgvārdus un tās palīdz izķert iespējamos vardarbības draudus, vai tas palīdz izķert to, ja kāds ir pusaudzis uzsāk kaut kādas neatbilstošas sarunas. Un tā ir viena no aplikācijām, ir vairākas tādas, un ir vērts padomāt, lai jūsu aplikācija palīdzētu ne tikai laiku monitorēt, bet palīdzētu monitorēt saturu tam, ko pusaudzis tur dara. Pirms tās naudas skama, es īsti pateikšu, parasti vecāki saka šajā vietā, bet kā es to, pusaudzis jau liels, viņam jau 14 gadi, piemēram, vai 15. Tas būtu viņa, es negribu ielausties viņa privātajā telpā tik ļoti, vai tas būtu kaut kā nerespektēt robežas, vai kādā es nevaru skatīties to, ko mans bērns skatās internetā, vai kas ir viņa telefonā. Šis jums varētu nepatikt. Tas, ko es tagad teikšu, to es tā laicīgi. Protams, ka bērniem pusauģiem parasti nepatīk, bet no vecāka perspektīvas man šis šķiet dīvains arguments, tāpēc, ka mēs skatāmies cilvēkus, ar kuriem mūsu pusaudzis satiekās reālajā dzīvē. Piemēram, ja viņš jums pateiktu, ka es iešu satikties tur ar Oļegu vai Aleksandru vai Gati, mēs painteresētos, kas tas ir par cilvēku. Mēs skatāmies tas,
ko pusaudzis nesā mugurā, mēs reizēm arī ieskatītos viņa somā, ja mums liktos, ka viņš pārnēsā kaut ko nelabu. Tieši tāpat arī virtuālajā telpā, un es arī tā domātu, pieņemsim, ka viņa istabā, vai būtu tāda situācija, ka pusaudžu istabā sēž kaut kāds onkulis, 40-gadīgs, piemēram, un runā ar pusaudzi, un mēs neiet iekšā viņa istabā, jo teiktu, ziniet, tā ir viņa privātā telpa, es negribu tajā ielausties. Nē, protams, ka mēs to darītu. Tad nav īsti skaidrs, virtuālā telpa ir tieši tāda pati. Viņš tur saskarās ar cilvēkiem, bieži ar pieaugušiem cilvēkiem. Un ja mēs zinām, kas ir mūsu bērnu draugi, reālajā dzīvē ir tikai normāli, ka mēs pārbaudam arī to, kas ir viņa draugi, un mēs zinām, ko viņš dara virtuālajā. Tāpēc es domāju, ka telefonu pārbaudē un zināšanai par to, kas ir pusauģu telefonā, kādas aplikācijas viņš lieto, tā ir absolūti normāla lieta, ja mēs to salīdzinām kā mēs to darītu reālajā dzīvē. Okay. Viena no lielajām lietām, kur pusauģi šobrīd iekuļās, ir naudas izspiešana. Daļēji tas ir tāpēc, ka daļēji tas ir tehnoloģija dēļ, proti, lai bērns varētu spēlēt spēles, bieži viņam ir jāpiesaistās Apple kontam vai Google kontam, un bieži šie konti ir sasaistīti ar mammas vai tēta maciņu vai kredītkarti, un kaut kādā brīdī tur sāk pazust nauda. Reizēm pat gluži neapzināti. Tas ir tādos mazāk nevainīgākos veidos. Reizēm lietas sāk kļūt diezgan sāpīgas. Piemēram, mums bija viens puisis, kurš tas bija iesācies arī nevainīgi. Viņš spēlēja vienu no spēlēm, kurās var iegādāties to, ko sauc par skiniem. Ja jūs spēlējat datorspēles, tas mums būs labi pazīstams. Ja ne, skins ir kaut kas kā drēbes reālajā dzīvē, vai kā apģērbs, vai kā izskats, respektīvi es varu nopirkt to, kāds es izskatos virtuāli. Protams, pusaudžiem ir svarīgi izskatīties labi arī virtuālajā dzīvē, un tad viņi var par mazu naudu tās sākt iepirkt. Un šis puika bija nopircis vienu otru, un tad viņam uzradās viens draugs, kurš sāka piedāvāt vēl labākus dažādus skinus, un tas beidzās ar to, tāpēc, ka, protams, ja mēs skatāmies bērnu, 11, 12 gadu vecumā, viņa izpratne par naudas daudzumu ir diezgan, hipotētiski. Reizēm 11 gadniekam tas 1000 vai 10 000 var būt ļoti maza atšķirība reālajā dzīvē, vai 100 vai 1000, piemēram. Tas var novest pie diezgan lielām problēmām. Mēs apstamies, man laikam nekastā šits uz priekšu. Ja mēs apstamies tā uz cipariem, laiž, ka aptuveni 30% sastapsies ar mēģinājumu. Šis ir tieši dati par mēģinājumu. Kāds mēģinās no viņiem izkrāpt naudu. Un atkal tās nevienmēr ir tā kā milzīgas. Mēs bieži tās ir runas par dažiem eiro. Reizēm tās ir runas par daudziem simtiem eiro. Un šī ir viena no pavisam tādām ļoti aktuālām lietām. Arī šeit ir kaut kādas mazas lietas, kuras mēs varam darīt, un viena no, protams, visvienkāršākajām lietām ir tas, ja pusaudzim ir pārskatāms konts. Respektīvi, ja mēs zinām to, mēs varam visu laiku redzēt, kuros virzienos viņa nauda tiek skaitīta. Šeit ir tā grūtība parasti ir ar to, ka šīs summas internetā reizēm var būt ļoti nelielas. Piemēram, tas var būt kaut kas, kur viņš parakstījies, kas katru nedēļu vai mēnesi noņem 2 eiro vai 4 eiro summas, kuras mēs nevaram redzēt. Vai parasti nepamanām, bet, protams, ilgtermiņā tas sakrājās diezgan ievērojamos apmēros. Kā ar visām lietām ir labi ar pusaudzi pārunāt šīs lietas. Es esmu savā pieredzē saticis pusauģus, kas ir ļoti, kā viņi teikt, advancēti internetā un interesējās par kriptovalūtām vispārējo, bet viņiem nav skaidrs izpratnes, piemēram, par to, ko nozīmē phishing, kāds darbojas. Vai kāpēc? Kur varētu būt tā jēga, ka kāds tev atsūta linku uz neīstu bankas lapu? Kā tas darbojas? Kā tieši tie krāpnieki varētu dabūt naudu? Tas ir interesants jautājums. Vai kā tieši kāds var dabūt naudu, man vienkārši paprasot tur tēta kredītkartes datus. Respektīvi, šīs lietas ir vērts izrunāt, tāpēc, ka mēs pusaudzim iedodam vispār priekšstatu par to. Šīs ir lietas, kuras viņi var dabiski nezināt. Un starp citu, ir laba doma telefonā uzlikt antivīrusu, jo antivīrus mūsdienās nāk ar phishing programmu, respektīvi viņi novērš lielu daļu grūtību. Pusaudz daudz ir telefonā, tāds labs antivīrus var būt
var pasargāt no dažādām bēdām. Bet teikt, parunāsim iespējams par nopietnāko no šiem risiem, proti par šo te izspiešanu, kas saistās ar seksuālu raksturu bildēm. Es to pastāstīšu, padzeršos drusku. Tāds viens īsts gadījums, kas arī parāda, kāpēc šī tēma ir tik ārkārtīgi svarīga. Pie manis nonāca viens 14-gadnieks puisis. Tas šķiet bija jau pirms vairākiem gadiem, šis vēl tikai sāk iegūt apgriezienus. Restīvi puisi atved vecāki pēc pašnāvības mēģinājuma. Viņš bija mēģinājis sev nodarīt pāri ļoti nopietnā veidā un laimīgas sakritības dēļ. Tur izdevās viņu paglābt. Mēs runājam ar vecākiem. Vecāki teica, jā, viņš līdz šim nebija nekāda problēma. Viņi pat nebija aizdomājušies nekad par tādām lietām kā mentālā veselība vai kaut kas tāds. Puisis sportoja, man gāja skolā, nebija tur teicamnieks izteikts, bet puisis kā puisis. Viss kārtībā. Vienā brīdī viņi pamanīja, ka viņš sāk kļūt noslēgts. Tā kā sāk izvairīties, un viņi redz, ka bērnam kaut kas notiek, bet, labi, jums ir 14-gadīgs puika, ar viņu var notikt lietas, viņš var palikt tur noslēgts, viņš var palikt trauksmēns kaut kādā brīdī. Viņam, protams, prasīja absolūti adekvāti vecāki, rūpīgi, kā lielākā daļa, prasīja, kas ar viņu notiek, puika saka, nekas. Un tā tas kaut kādu brīdi gāja, bet tas brīdis bija relatīvi neliels. Un tad, principā, pienāca tas vakars, kurā viņš bija izdarījis šo soli. Mēs sākam strādāt, tad stāsts bija šāds. Puisis bija internetā iepazinies ar meiteni. Šķiet, Snapchatā bija tā iepazīšanās notikusi, ar ko viņš domāja, ka tā ir meitene. Un tas, ko viņi sāk darīt to, ko pusauģi romantiskās attiecībās mūsdienās dara. Proti, tas arī ir viens fenomens, kur ir vērts man šķiet saprast par mūsdienu pusauģu. Tām attiecībām līdzīgi kā iepriekšējās paudzēs, ja mums attiecības kļūst nopietnas, tad mēs uzaicinām, piemēram, uz restorānu. Pusauģu pasaulē mūsdienu bieži tas ir tā, ja mūsu attiecības kļūst nopietnas, tad es aizsūtu savu plikbildi otram. Tā ir viens no veidiem, kā pusauģi organizēja savas attiecības mūsdienās. Tā ir diezgan populāra lieta, diemžēl. Bet tā ir realitāte. Tātad, puisis bija iepazinies ar meiteni. Meitene bija teikusi, cik viņam ļoti viņa patīk. Meitene bija atsūtījusi viņam savas plikbildes, iedrošinot. Viņam tas bija ļoti paticis, protams, 14 gadu puisis, paši saprotat, kāda situācija. Un viņa saka, redzēs, tev atsūtīju savas bildes, pierāda, ka tu man mīli, arī tikpat ļoti atsūti man savējās. Puisim tur, protams, nebija daudz tur jādomā. Viņš aizsūtīja savas plikbildes. Un tikko viņš bija aizsūtījis savas plikbildes, tā atnāk atpakaļ no šīs saucamās meitenes teksts. Man vajag no tevis 300 eiro, vai arī nākamajā dienā visas šīs tavas bildes būs aizsūtītas taviem vecākiem un taviem klases biedriem. Un puika no absolūti labas ģimenes, iepriekš neko tādu nesaskāries. Tagad viņam tāda situācija. Un viņa prātā, protams, kas notiek, milzīgs kauns. Tas, kas šos pusauģus pārņem, tā ir vienkārši milzīgas bailes un milzīgs kauns, pazemojums, ka vecāki ieraudzīs kaut ko tādu. Mēs saprotam, šīs tēmas saistās ar kaut ko ļoti intīmu, ļoti trauksmainu. Nedod Dievs skola, tad vispār, kāds viss tālāk būs. Viņš sāka meklēt naudu, un tur tā situācija bija vēl sarežģītāka. Viņš bija atradis pirmos 300 eiro, respektīvi viņš bija tur aizņēmies kaut ko un aizsūtījis, un, protams, ka nākamais solis ir uzreiz par nākamajiem 300 vai jau vairāk. Viņš vienkārši saprata vienā brīdī, ka nav iespējams viņam tādu naudu dabūt. Visu un pusauģu prātā kādas ir izējas opcijas, piedzīvot šo milzīgo kaunu, kā viņš domā, vai tad viņš bija mēģinājis sev padarīt galu. Diemžēl šobrīd šī ir viena no lielām tēmām. Pat, kā es minēju, iesākot šo lekciju, mēs dzirdējām no Anglijas atnāca ziņas, tieši viens 15-gadīgs pusaudzis bija nodarījis sev pāri tieši šī iemesla dēļ, aizgājis no dzīves. Izskatās, ka tas nedaudz vairāk zēnus skar nekā meitenes šobrīd.
Bet, protams, abiem dzimumiem ir līdzīgi. Vienmēr sakot, tas ir tas, ko mēs saprotam ar sextortion, un mēs zinām, ka ir vesels grupas, tas grupas ir bāzētas visu kaut kur, liela daļa Āfrikā, liela daļa vēl kaut kur citur, kas targetē pusauģus ļoti apzināti internetā, uzdodoties par kaut ko citu un mēģinot dabūt no viņiem kailbildes, lai pēc tam sākt šantažēt. Protams, tas var būt arī nedaudz citos variantos. Tas var būt tā, ka tas ir starp draugiem. Un, piemēram, ir bijušas attiecības un ir aizsūtīts kaut kādas bildes. Bet, šie ir dati no Anglijas. Pat, ko mēs saņēmām, viņam 20 pašnāvības gadā. Mēs saprotam, ka tie ir nopietni cipari. Tie ir pavisam reāli. Un tas ir tikai no tiem, kuri aiziet līdz pašam galējam veidam. Tad mēs varam iztēloties, ka tie ir simti un iespējams tūkstoši, kas ar to saskarās kopumā. Ir dažas lietas, kā var novērst šos riskus, pilnīgi noteikti. Un viens ir izrunājot, atklāt šo tēmu, līdzīgi kā mēs tagad izrunājam, tāpēc, ka pusauģi prātā lielākās bailes un šausmas ir no tā, viņš iztēlojās, ka vecāki to nepieņems un ka vecākiem būs milzīgs kauns, ka vecāki milzīgi to nosodīs, un līdzīgi arī, ka tā būs skolā. Mums ir vērts ar viņiem to izrunāt. Un vērts arī būt ļoti realistiskiem. Izstāstīt viņiem, ka tas, ja tev kāds draud, viņš nekur tās tavas bildes nesūtīs. Tā ir absolūta lieta, ko mēs zinām. Absolūti rēti, man šķiet, nav pat dokumentēti šie gadījumi, ka tiešām šie izspiedēji būtu sūtījuši bildes vecākiem un skolām. Parasti tas nekas tāds nenotiek. Tā nav realitāte. Bet otrs ir vērts arī iedot pusaudzim sajūtu, ka pat, ja tavas bildes atsūtīs, teiksim, mēs saņemsim tavas bildes, mēs viņus izdzēsīsim, un tas ir kaut kas, ko mēs saucam par bezvainas stratēģiju, respektīvi pārunāt to, kā mēs rīkosimies, un ka tajā situācijā nav vainīgā. Respektīvi, pusaudzis nav vainīgs. Mēs uzreiz viņam pasakām, ok, izdarīsim visu, lai nenonāk tādā situācijā, bet gadījumā dzīvē visādi var sanākt. Tā kā mēs visi iekuļamies problēmās reizēm. Ja tā būs, tu nebūsi vainīgais. Vainīgs ir tas, kas tev izspied šo te. Tas, ko mēs darīsim, būs, mēs bildes uzreiz izdzēsīsim, paziņosim policijā un viss būs absolūti kārtībā. Mēs iedodam vienkārši šo te sajūtu, ka pusaudzis var mums par to runāt. Un skaidrs, ka mēs arī parunājam par risku samazināšanu. Vispār, protams, ka kopumā mums ir jāsaka bērniem un pusauģiem kailbildes nesūtīt. Ne viens otram, ne arī svešiem cilvēkiem vēl jau mazāk. Tā ir absolūta lieta. It sevišķi tāpēc, ka mums var būt 14 gadi, 15, mēs esam sirsnīgās attiecībās, mēs domājam, ka mēs dzīvosim kopā visu mūžu, paiet 2 nedēļas, attiecības izjūg, un šis otrs cilvēks paliek ar mūsu kailbildēm. Nav laba situācija. Tam vēstījumam ir jābūt par to, ka to nedarīt. Tad savukārt tā realistiskā daļa ir apzinoties to, ka pusauģi tomēr mēdz to darīt. Mēs viņiem varam iedot riska samazināšanas stratēģiju, kas to samazina, ka vislabāk, protams, nevienam nesūtīt, bet, ja tu gadījumā sūti, parūpējies par to, lai tev neatpazīst. Un respektīvi, tas nozīmē ļoti vienkārši lietu nesūtīt bildi seju un ķermeni vienā bildē. Es varu aizsūtīt savu seju, es varu aizsūtīt savu ķermeni, ja man to akurāt tur ļoti vajag, bet nekad nesūtīt abas divas kopā. Tas vienkārši novērš šos riskus, ka tās bildes varēs sasaistīt ar šo pusaudzi. Tā ir tāda vienkārša lieta, ko pateikt, bet kas var paglābt no ļoti daudziem riskiem. Un varbūt tāds, kas, protams, nedaudz saistās ar iepriekšējo, bet kas var izpausties daudz citādākos, daudz dažādos veidos. Ir visādi cita veida vardarbība, kur internetā tiek veikta pret jauniešiem dažādos veidos, un reizēm šīs vardarbības formas ir diezgan savādas. Man bija viena tāda pusauga meitene, kura bija ļoti iejūtīga pret citiem. Viņa bija no tām pusaudzēm, kas ļoti grib palīdzēt otram un kas ļoti cenšas, mēģina dažādos veidos. Un viņa bija iepazinusies internetā ar citām meitenēm, kurai ļoti vajadzēja šo palīdzību. Viņas dzīvoja citās laika zonās. Un tas, kas tur notika, bija, ka šī meitene bija izveidojusi ciešas attiecības ar viņu, un viņai visu laiku kaut kas notika, un tad šī meitene pēkšņi pazuda. Un tad viņa sāk vainot šo meiteni par to, ka viņa ir izraisījusi viņas mentālās veselības krīzes,
jo viņa nav bijusi pietiekami atsaucīga. Tad savukārt šī Latvijas meitene sāk pavadīt bez maz vai abnormālas stundas internetā, rūpējoties visu laiku par šo cilvēku, par šo draudzeni, kur viņa nekad dzīvē nebija redzējusi. Un tas, ko mēs zinām, ir, ka internetā ir diezgan daudz pieauguši cilvēki pārsvarā kaut kādā vecumā, kas arī uzņem šādus kontaktus, un reizēm tas nevienmēr ir par kaut kādu tur akurātu izspiešanu vai kādiem reālajā dzīvē mēģinājumiem satikties, bet tieši par šādu emocionālu vardarbību, par dažādām šantāžām, par apvainojumiem, un tad reizēm vēl ir tās situācijas, ka šie cilvēki paziņot, un es tik tālu novedusies, tagad vairs nedraudzēšos, un atslēdās, pieslēdās, ir ļoti daudz dažādi veidi, kā tas izpaužās. Un, protams, nereti tam ir arī kaut kādas seksuālas zemteksti. Mēs kopumā zinām, ka aptuveni 1 no 3 bērniem saskarsies ar kaut kādu veidu vardarbību. Bet šeit ir pieskaitīti visi, piemēram, tas, ka bērns saskarsies ar nepiemērotu saturu. Tas arī tiek skaitīts kā vardarbības veids. Piemēram, kāds viņam atsūtīs bildi ar to, ko viņam nevajadzētu redzēt. Vai viņam atsūtīs saiti, vai kāds draugs parādīs kaut ko nebūtu piemērot šajā vecumā redzēt. Restīvi mēs zinām, ka liels vairums no tiem saskarsies ar kādu no šiem saturiem. Mēs to saucam par vardarbību, tāpēc, ka tam var būt emocionāli traumējošs raksturs. Protams, ka atkal mēs zinām, ka ir diezgan daudz pieaugušie, kuri ļoti mērķiecīgi uzmeklē bērnu pusauģu kontus internetā un mēģina dažādos veidos ar viņiem iedarboties. Arī mums Latvijā šādi gadījumi ir diezgan daudz bijuši, ir mums arī arestētas personas, kuras ir mēģinājuši nonākt kontaktos šādā veidā. To noslēdzot, man šķiet, ka labs veids, kā pret to nodrošināties, ir ieviešot to, ko varētu saukt par apdraudējumu valodu, respektīvi, kā par to vispār runāt. Tāpēc, ka pusaudzim vai ceļš bērnam var nebūt vārdu. Mums bija tāda populāra situācija, varbūt jūs atceraties, bija tāds saits saucās Omegle. Tagad ir citas, te ir arī līdzīga Oma, laikam saucās, un vēl pāris aplikācijas, kur ideja ir tāda, es pieslēdzos ar webkameru un es spiežu čatu un es tiek savienots ar kādu anonīmu čatotāju jebkur pasaulē. Jā. Tā izklausās kā nevainīga ideja. Un, teiksim, es varu sakonektēties ar jebko. Bet tas, kas notiek realitātē, ir, ka ļoti bieži es sakonektējos ar nākamo čatotāju, un tur parādās, piemēram, vīrietis, kurš veic nepiedienīgas darbības. Un bieži ir ceļšķi meitenēm mazākām, varbūt 10, 11 gados, tas var būt ļoti šokējošs iespējas. Un viņas var nezināt, kas tas vispār ir. Līdz ar to mums vajadzētu parunāt un pateikt, ka ir kaut kāds vārds, kā aprakstīt to, ka viņi saskarās ar kaut ko šādu. Piemēram, starp citu, laba doma ir monitorēt aplikācijas, proti, kas ir tās aplikācijas, kuras jaunieši izmanto. Piemēram, ja viņš izmanto šo te OMS aplikāciju, principā ir bezmaz vai 100% iespēja, ka viņš kaut kādā brīdī nonāks pie kaut kā nelegāla vai viņam nevēlam. Un reizēm ir arī vērts skatīties, vai telefonā neparādās jaunas un tādas īsti nepopulāras aplikācijas, ārpus Snapchat, WhatsApp un visām zināmajām. Iemesls tam ir tāds, ka bieži cilvēki no interneta ar nelāgām vēlmēm, viņi pierunā bērnus pāriet uz citām aplikācijām, kuras ir mazāk zināmas un kuras tiek mazāk monitorētas. Mēs redzam, ka bērnu telefonā sāk parādīties kaut kādas nezināmas aplikācijas, kuras viņš izmanto. Tas varētu būt labs signāls tam, ka viņš vai no ar viņu kāds mēģina kaut ko pasākt, vai viņš mēģina atrast ceļus, kā darīt kaut ko nelegāli vai nevēlam. Skaidrs, ka mēs diezgan uzmanīgi vai esam diezgan jutīgi pret bērnu, tad bieži mēs pamanīsim kaut kādas riska zīmes. Visbiežāk tad, kad bērni sāk saskarties ar šīm lietām, kā kaut kāda veida vardarbības pieredze emocionāli vai citādi, tas pirmais, ko var redzēt, ir tas, ka bērns kļūst noslēgtāks. Tā parasti ir pirmā, tāpēc, ka atkal tas, kas sāk strādāt, ir liela kauna vai vainas sajūta bieži. Un bieži tas tiek radīts kā noslēpums. Proti, šis kibernoslēpums interneta telpā, kur bērns nedrīkst atklāt, un mēs redzēsim, un mēs varam arī redzēt bieži noslēgšanos telpās vai savā istabā uz ilgiem laika periodiem. Tās visas ir tādas
zīmes, ka būtu vērts drusku tuvāk painteresēties par to, kas tur īsti notiek. Ja ceļšķi vasarā, tas, protams, var būt diezgan pagrūti. Labi, ok, mēs esam izgājuši cauri tādām lielākiem riskiem. Es solīju, ka mēs atstāsim drusku laiku jautājumiem, ja gadījumā tad būs, vai komentāriem, ja gadījumā kāds ir tos ierakstījis Zoomā. Tas var apstīties. Par Custodio instalēšanu. Viņš tiek instalēts arī uz datora, bet tur ir vērts rūpīgāk iepazīties ar to aplikāciju. Es nevarēšu viņu šobrīd tur tik detalizēti apskatīties. Bet jūs interesē vienkārši iegūglēt, un viņi ir ļoti labi izskaidrots viss, kas tur jādara. Varbūt kādam no klātesošiem ir kaut kas piebilstams vai jautājums vai kāds komentārs vai kāds pieredzes stāsts. Droši. Bet izdarīsim tā, tāpēc, lai dzirdētu online, es iedošu jums mikrofonu, labi? Tur bija vēl tēmā, pirmajā slaidē jūs teicāt, bet man liekas nebija slaidi par to, tas laiks, cik bērnām varbūt ir kaut kādi pētījumi atkarīgs no vecumā, cik ilgi tas laiks pavadīt internetu, telefonu ir labs vai pa daudz jau ir. Ļoti labi, paldies, ka jūs atgādinājāt. Es plānotu noslēgt ar šo laiku jautājumu. Tur būs tālāk. Jā. Tad es vienkārši parādīšu kā pēdējo slaidu. Labi, tad vēl ir jautājums, ja mikrofons ir man rokā. Jūs varat kaut kādus piemērus, kas ir apdraudējuma valoda? Kā to ievest un kaut kādu piemēru varbūt Slotiks nevarēja saprast? Tas pilnīgi... Tas varbūt jebkas, tas iemesls ir tāds, piemēram, bērns saskarās ar kaut ko, ko viņš iepriekš nav redzējis, pornogrāfiju internetā. Piemēram, viņam nav vārdu, kā viņam to aprakstīt. Līdz ar to viņš ir mazāk iespēja, ka viņš par to pastāstīs. Tāpēc mēs viņam varam pateikt, atkarībā no bērna vecuma, protams, teiksim, mums ir mazāks bērns, mēs sakam, plikais onkulis. Ir internetā tāda plikie onkuļi. Ļoti slikta lieta. Ja gadījumā tu pamani internetā pliku onkuli, uzreiz saka man, mamma, es redzēju pliku onkuli. Tāds viens piemērs. Vienkārši tā mēs iedod. Pretējā gadījumā viņš redz kaut ko, viņam nav salikt kopā. Un tad viņam tā vai nospiesties kā neapstrādāta lieta, vai arī viņš vienkārši par to nepastāstīs. Labi, paldies. Tā, kā palīdzēt bērnam, kuram pusauģu periodā Covid laikā samazinājās krasa socializēšanās, tagad ļoti grūti ir socializēšanos, kā viņam palīdzēt atsākt socializēšanos un justies labi. Tas būs super grūts jautājums, tāpēc, ka tā ir taisnība. Viens no lielajiem kaitējumiem, ko Covid laiks izdarīja, protams, viņš izņēma bērniem šo socializēšanās pieredzi. Triks ar socializēšanos ir tāds, ka socializēšanās ir prasme. Tas ir kā spēlēt basketbolu vai šahu. Tas bērns to attīsta pa pakāpieniem. Pie tam viņš sāk attīstīt socializēšanos ļoti mazā vecumā. Principā neilgi pēc piedzimšanas, bet tikko viņš sāk staigāt. 3-4 gadu vecumā sākās jau intensīvāk socializēšanās ar citiem, un viņš viņu mācās līdz pat 18, 20 un tālāk gadiem. Tā ir ļoti sarežģīta prasme. Ja mēs izņemam lielu gabalu no tās ārā, tad tas ir līdzīgi kā matemātikā. Viņš ir ticis līdz 2. klasē, un tagad viņš tiek iesviests 11. klasē. Un, protams, ka pa vidu tas viss ir pazudis. Tad viņam tie pamati ir kaut kā jāpalīdz atgūt bieži. Kopumā ir jāskatās, kas ir tās barjeras, kas viņam traucē socializēties. Viena liela barjera ir tāda vienkārša lieta, kas izklausās vienkārši kā prasmes. Proti, pusaudzis nav iemācījies šīs prasmes. Jo skaidrs, ka komunicējot internetā vai Snapchatā, draudzēšanās ir relatīvi vienkārša. Es kaut ko uzrakstu, aizsūtu mīmu, kad es gribu, es atbildu. Ja es negribu, es vienkārši izēju ārā no čata. Tur tā socializēties nav problēma daudziem. Tāpēc arī daudz pusauģi, kuri
kuriem ir grūti socializēties, viņi labāk pāriet pārsvarā socializēšanos internetā. Mēs varam apstīties, vai viņš vispār prot socializēties, respektīvi, kas ir tās prasmes. Viņš zina, kad cilvēks satiekās, ko viens ar otru runāt. Piemēram, pusauģiem reizēm tās ir lietas, kuras mums šķiet pašsaprotamas, bet bieži viņiem nav. Ļoti bieži pusauģu terapeita kabinetā prasa, bet ko es darīšu, ja man neinteresē tā tēma, par ko viņš runā? Vai ko man darīt, ja mums nav kopīga interese, tā kā par ko mēs runāsim? Nu, mēs domājam, normāls jautājums, tad, ko mēs darīsim, ko tu vari paprasīt? Paprasti, vai tu skaties Netflix, piemēram. Nu, vai ko darīt, ja tev tā tēma neinteresē? Nedaudz izliecies, ka tev interesē. Paprasti pastāst vairāk. Nu, mēs iedodam priekšstats par to, kā vispār cilvēkiem notiek šī komunikācija. Tās ir prasmes. Nu, prasmes mums vajag no sākuma vispār viņam iemācīt. Viņš saprot, kas ir jādara, un otrs dot pieredzi, kur viņš viņus var trenēt. Tas tieši tāpat kā sportā trenējoties. Skaidrs, ka tas vienmēr neatrisinās problēmas, tāpēc, ka dažiem pusaudziem ir objektīvi grūtāk socializēties, un tur ir citi veidi, tur iespējams trauksmes nāk klāt, tad viņam ir jāpalīdz šieti samazināt. Bet, ideālā gadījumā viņš nonāks vienkārši starp tādiem vienaudžiem, ar kuriem viņiem būs kaut kādas kopīgas intereses un kas būs viņam līdzīgāki pēc rakstura, pēc temperamentu, un tad parasti tas nedaudz atšķiras. Kā palīdzēt UDHS bērniem saistībā ar ekrānu lietošanu jau no mazām dienām jūt šīs problēmas klātesamību? Šis ir labs jautājums. Ja jums ir bērns, kad jūs redzat, ka viņš ir tendēts uz ekrāniem un ka viņam ir tendence pielipt, tas nozīmē to, ka šim bērnam ierobežojumi būs daudz vairāk vajadzīgi nekā citiem bērniem. Viņam būs grūtāk no tā ekrāna atteikties, bet viņam to vajag daudz vairāk. Jo tas, ko mēs negribam darīt, tas, ko mums vajag darīt, mums vajag attīstīt šim bērnam spēju uzturēt viņa fokusu, uzturēt viņa uzmanību. Visu laiku, kur viņš pavada ekrānā, viņš šo spēju netrenē. Respektīvi, mēs palaižam garām milzīgi daudz laika, kurā viņš varētu attīstīt savu smadzeņu, tās daļas, kas viņam palīdzēs to darīt, bet viņš to nedara, un viņš iegūst citu veidu pieredzi. Pieredzi, kas viņam kā reizi nav palīdzoša. UDHT bērniem ir tieši tāpat kā arī kuriem citiem bērniem. Tā labā lieta būtu, it sevišķi jums tas ir atkarīgs, protams, kāda tipa bērns, bet ja ir klasiskais hiperaktīvais bērns, kurš ņemās un nav valdāms, bet diezgan viegli pielīp pie ekrāna, tad, protams, ka tā labā stratēģija būtu meklēt jebkurus citus veidus, kuros viņš ir ārpus mājas, sākot ar sportiem un beidzot ar skautiem vai gaidām vai robotiku vai jebko, kur viņš var savu enerģiju ielikt iekšā, tīri fiziski, lai samazinātu tās iespējas, kurās viņš paliek viens ar ekrāniem. Bet šī stratēģija būs jebkurā gadījumā jāliek lietā ar bērniem, kur ir aktīvi. Tad citas sasaistās nedaudz kopā ar jūsu jautājumu par laiku. Es domāju, mēs pie viņu varam pieiet. Es uzlikšu atpakaļ pāris slaidus. Es varētu. Un pēc tam es vēl par mākslīgo intelektu beigās sasāšu. Tātad, par laiku. Respektīvi, pārmērīgais ekrāna laiks. Šis viss vecāks nodarbina ārkārtīgi. Speciālisti arī bieži dod kaut kādas idejas, tur 2 stundas, 4. Realitāte ir tāda, ka nav zināms. Nav mums tāda laika. Nav ne tāda pētījuma, kas ļautu sasaistīt kopā vai kā citādi. Iemesls ir tāds, ka pirmkārt absolūti visi bērni lieto ierīces. Līdz ar to ir ļoti grūti nomērīt tādus bērnus, kur nelietot ierīces. Mēs nevaram pat salīdzināt. Bet otrs grūtums ir tas, ka skaidrs, ka ne jau tikai tas, ka es skatos ekrānā, to ietekmē. Tas visticamāk ietekmē tas, ko es skatos ekrānā. Arī, piemēram, vai es skatos multeni, vai es klausos lekciju, vai es skatos pornogrāfiju, 3 pilnīgi dažādas lietas. Laiks ir identisks. Laiks pats par sevi nav īpaši labs kritērijs. Protams, ka ir kaut kādi mērījumi. Piemēram, mums ir mērījumi, ka 6 un vairāk bērni, kas pavada 6 un vairāk stundas ekrānos, viņi ir vairāk saistīti ar depresiju un trauksmi. Bet atkal mēs nezinām, vai viņiem šī depresija un trauksme ir tāpēc, ka viņi pavada 6 un vairāk stundas ekrānā,
vai arī tāpēc, ka viņiem ir depresija un trauksme, tāpēc viņi pavada daudz vairāk laika ekrānā. Un šī ir tāda lieta, kuru mēs nevaram zināt. Mums vispār izklausās pilnīgi traks cipars 6 un vairāk stundas, tas no 24 stundām, bet realitātē mūsdienās, ja mēs skatāmies pusaudžu laikus, tās bieži ir 8 stundas. 8 stundas plus mīnus kopumā, kas savācās pa dienu. Abnormāls laika daudzums. Bet jā, viena no labajām, varbūt, kam ir vērts, ka pastīties uz saturu. Otrs, protams, kā ar visām lietām, jo bērns vēlāk tiek iepazīstināts ar ierīci, jo labāk kopumā. Tāpēc, ka, skaidrs, tad viņa smadzenēm ir vairāk laika attīstīt šīs pašvadības funkcijas. Trešais izstāsta, ka ir milzīga saistība ar to, kādu veidu ierīci, proti tas nav vispār par ekrāniem, tāpēc, ka televizori kopumā milzīgi kaitējumi nav nodarījuši sabiedrībai, kopš mēs pie viņiem esam 60. gados tikuši, bet smartfoni gan ir. Un izskatās, ka ir kaut kas tieši par smartfonu. Respektīvi, nevajadzētu baidīties, iespējams, no ierīcēm vispār, bet rūpīgi padomāt, kurā vecumā tiek iepazīstināts pusaudzis ar smartfonu. Un tas gan, jo vēlāk viņš tiek pie smartfona, jo izskatās varētu būt labāk. Un tur ir visādi iemesli, kāpēc tas tā varētu būt. Šobrīd tie labākie ieteikumi ir pieeja šim jautājumam no otras puses. Respektīvi, nevis domāt par to, cik stundas es varu bērnam dot telefonu, tāpēc, ka mēs to nezinām, bet pieiet no otras puses. Tātad uzdot sev jautājumus, vai mans bērns mācās skolā, vai viņam ir laiks, kurā viņš pilda mājas darbus, vai mans bērns draudzējās ar citiem bērniem. Viņam dienā ir tās situācijas, kur viņš iziet, piemēram, ārā ar citiem. Vai mans bērns nodarbojās ar sportu vai ar pulciņu kādu? Ideālā gadījumā, protams, viņš gan pasportos, gan kaut ko radoši darīs. Un vai manam bērnam ir laiks, kur mēs pavadām kopā kā ģimeni? Piemēram, ēdot tur vakariņas kopā. Restīvs izēja cauri šiem punktiem un beigās vēl padomāju, mans bērns izskatās puslīdz laimīgs. Viņam izskatās, ka viņam viss ir kārtībā. Ja es atbildu uz visiem šiem jautājumiem jā, tad visticamāk tas laiks, kas viņam paliks lietot ekrānu, būs 2 mazākas stundas. Un visticamāk, ka tas, ko viņš dara tajos ekrānos, viņam nekaitē īpaši. Un savukārt, ja tās atbildes tur ir nē, tad gan es varu sākt domāt un skatīties, kas ar to notiek un vai tam ir kaut kāda saistība ar ekrāniem. Man šķiet, ka šī ir labākā atbilde šobrīd no tā, ko mēs zinām. Iet no otra gala. Tas kaut kā varētu tā noderēt? Ok. Labi, mums ir daudz. Izstāsta, ka aktuāla tēma pilnīgi noteikti izdarīsim tā, ja mēs arī nevaram aizskavēt. Tik daudz cilvēks, es pēram šo vienu uz šiem jautājumiem, pamēģināsim atbildēt. Es iespējams, ja man piesako Facebookā vai mūsu kondos, labprāt šo tēmu paturpināt un sevišķi uz tiem jautājumiem, kas ir iesūtīti, ja mēs varam viņus iekopēt, es palūkšu un saglabāt. Kuru pēc? Labi, tad noslēgsim ar pēdējo. Ko darīt, ja pusaudzi jau pavada 7-9 stundas telefonu, atsakās rādīt, ko tur dara, ar kādām metodēm panākt ekrāna laika samazināšanu, depresija, ēšanas traucējums, paškaitējums, pašnāvības mēģinājumu. Ok, pusaudzei jau ir diezgan liels grūtības. Es domātu, ka jūs pusaudzei ir pašnāvības mēģinājumi, paškaitējums, ēšanas traucējumi, iespējams, ka telefons šobrīd nebūs viņai tā prioritāra, vislielākā problēma. Tur vērts padomāt, ar ko vispār saka. Un absolūti noteikti tur ir saistība, mums ir pierādīta saistība. Piemēram, tieši ēšanas traucējumi ir viena tā lieta, kas ir nepārprotams saistīta ar sociālo tīklu ietekmi. Tas ir absolūti pierādīts. Es nekomentēšu šo atsevišķo gadījumu, tāpēc, ka izskatās, ka pusaudzei varētu, visticamāk, ir nopietnas grūtības. Noteikti ieteikt aprunāties ar kādu speciālistu, ja tas jau nav izdarīts. Bet kopumā šis te jautājums par to, ko pusauģu vecāki bieži uzdod, kā es varu ietekmēt to, cik viņš lieto daudz. Vai pusaudzis neļauj man skatīties savā aplikācijā. Jautājums ir tāds, kurš maksā par viņu telefonu, kurš maksā par viņu pieslēgumu. Ja jūs maksājat par viņu pieslēgumu, jūs absolūti brīvi varat gan skatīties viņu telefonā, gan atslēgt šo te pieslēgumu, gan regulēt, cik daudz viņš ir. Man šķiet, ka nevajag baidīties no šīs kontrolas, tāpēc, ka atkal jau tas ir pilnībā adekvāti. Pusaudzis negrib rādīt, ko viņš dara telefonā, bet tas būtu adekvāti, viņš negribētu rādīt,
kas ir viņa istabā, kas tie pa cilvēkiem. Un tur ir kaut kādi cilvēki, bet viņi negrib jūs laist iekšā. Tas nebūtu adekvāti. Tieši tāpat arī ar viņu telefonu. Tā ir viņa telpa, kurā ceļš jums ir labs pamats paskatīties, kas tur īsti notiek. Nu, tad, pretējā gadījumā viņš telefonu nevar lietot. Ja vien viņš neatrod darbu pēkšņi un nenopelna lielu naudu un nesāk apmaksāt pats savus rēķinus, viņš nevarēs lietot telefonu. Nu, tādā ziņā tas izklausās drusku skarbi, bet man šķiet, ka ņemot vērā tos riskus, ar kuriem mēs samērojam, un šis jautājums tādā ziņā bija labs, mēs redzam, tur ir vislielākie iedomājamākie riski, kas var būt, ieskaitot pusauģu dzīvību. Tad ir tikai adekvāti, ka mēs arī tomēr kaut kādu kontroli tam nebaidamies paņemt. Un, labi, jā. Ok, sure. Tad paņemsim vēl pēdējo noslēdzošo no klātienes. My name is Levent, and I had a question from the very beginning when you explained something, and I think I missed that. You said something about the age for social media by law. You put an age of 16. Did I understood that correct? Jā, tad jautājums, kur es sākumā minēju par vecumu un saistību ar sociālo mediju, tas bija piemērs par Franciju. Francijā pieņēma, šeit likuma līmenī šobrīd pieņems bērniem līdz 16 gadu vecumam aizliegt sociālie tīkli. Bet tā ir šobrīd Francijas pieredze. Vēl arī Austrālija ir kaut ko līdzīgi ieviesusi. Jā, tas bija tas, ko es minēju. Jā, labi, tad vēl vienu pēdējo. Zinu, kā es esmu apsēdies pirmajā rindā, tāpēc es mēģināšu arī noslēdzošo jautājumu varbūt. Un pirmkārt, Nīl, paldies, ļoti vienkārši, saprotam un ļoti vērtīgi pasniedzāt šo tēmu. Un jautājumu arī gribu sasaistīt ar iepriekš uzdoto jautājumu un arī uzdot to, ar ko jūs sākāt, ar to arī beigsim. Minējāt piemēram Francijā, Austrālijā. Vai ir Latvijā šādas domas un kaut kas tiek virzīts šajā virzienā? Un, ja jā, tad kas ir tas, kas virza vai kas ir tie, kam tas būtu jāvirza šī tēma? Paldies. Ok, paldies par tādu. Jā, tas būs labs. Drusku politisks noslēdzošais jautājums. Jo tā ir politika, protams, ja to pieņem valsts līmenī. Šeit tas, kas notiek Latvijā šobrīd, mēs daudz cīnāmies ar to, vajag vai nevajag telefons skolās. Jo šobrīd tā ir tā centrālā cīņa. Ir pieņemts likumdevēja līmenī šobrīd, ka skolās līdz 4. klasē vai līdz 6. Respektīvi valsts skolās telefoni nav atļauti. Man šķiet, tā ir nepareiza pieeja risināšanai, tāpēc, ka šādas lēmumus nevajadzētu pieņemt valsts līmenī, respektīvi par to, ko dara skola. Katra skola pati var pieņemt lēmumus, kā ierobežot, neierobežot. Mēs redzam, ka daudz viet pasaulē tiek ierobežot, un es arī absolūti atbalstu šo te uzskatu, ka skolā nevajadzētu būt telefoniem. Tā kā vispār. Tam ir daudz labi iemesli. Tas nenozīmē, ka bērni aug bez telefoniem. Tas nozīmē, ka līdzīgi kā ar visu, mēs dodam viņiem šīs attīstības iespējas. Viņš savus laikus telefonu, bet skola ir tā vieta, kur viņi mācās socializēties, kur viņi mācās miedarboties. Un telefonu tam traucē to arī starpbrīžos. Mēs to redzam diezgan lielā mērā, tāpēc arī daudz, kur pasaulē no tā atsakās. Par to sociālai tīkli vai ne. No vienas puses ir labs iemesls, jā, no otras puses, ja kurš aizliegums, tas drusku kā no pedagoģijas puses, aizliegumam ir jēga tad, ja viņu var uzturēt. Un mēs tagad pateiksim, jā, bērni no 16 nedrīkst. Bet mums jau tagad ir likums, ka bērni līdz 18 nedrīkst pornogrāfiju skatīties. Un mēs zinām, kā mums ar to iet. Tas vispār nevienu nav atturējuši šķiet. Mēs te izdosim likumu, ka nedrīkst līdz 16 sociālos tīklus skatīties. Vai tas realitātē kaut ko mainīs? Es domāju, ka pirms sākt par šo domāt, ir vērts padomāt, vai mēs vispār to varam tehniski ieviest, ja nav skaidrs, kāds tehniski varētu darboties. Vai mēs varēsim tādu aizliegumu uzturēt. Bet tas, ka par to nopietnāk vajadzētu runāt, un tas, ka jā, mums ir jātiecās pret to, kā pret kaut kādā ziņā apdraudējumu. Mēs neļaujam bērniem enerģijas dzērienus dzert, bet tā kā riski no enerģijas dzēriena ir daudzkārt mazāk nekā riski no TikTok vai citām lietām. Tā kā, jā, bet es domāju, ka mēs vienkārši neesam vēl tur. Tas līdzīgi kā ar smēķēšanu. Kādreiz bija absolūti normāli smēķēt slimnīcas palātā.
ārsts atnes cigaretes un tā. Un tagad mēs saprotam, ka tas nav. Es domāju, tāpatās būs arī ar bērniem un sociāliem un ierīcēm kaut kādā brīdī. Bet neredzēsim, droši vien, ka tas kaut kas tāds, ko neviens no mums šobrīd nezina, kāds viss attīstīsies. Bet paldies, ka atnācāt šeit paklausīties. Un paldies visiem, kas pieslēdzās mums šeit lekcijā no Exuperijas starptautiskās skolas. Liels prieks. Sekojiet Facebookā, sociālajos tīklos, paturpināsim šo sarunu arī ar tiem jautājumiem, uz kuriem neizdevās atbildēt šodien. Paldies, visu labu, labu vakaru.